vēlētību. Nodding to the moon, and I will sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Nosākumu pirms es došu vārdu skolu direktorei. Es it kā atvainojos, bet it kā neatvainojos. Visu darbus, ko mēs esam radījuši aptuveni 3 mēnešu laikā, ir arī nedaudz darbu no pagājušās vasaras. Mēs vienkārši šeit visus nevarējām izstādīt. Ja mēs esam sagleznojuši, sazīmējuši, ka faktiski mums vajadzēja 3 šādas telpas, lai mēs visu to varētu izdarīt. Par to ir liels prieks, un šodien šī diena patiesībā arī šis rezultāts mēs šī izrādē ir. Un jāsaka, paldies būtu ar to, ja jūs visus apsveicat.
jūs iepazīstināt ar savu ideju par to, kā Liepājas pieejamības zonu atdzīvināt arī ziemā un padarīt to cilvēkiem pieejamāku. Un, kā jūs visi zinat, tad Liepāja ir pilsēta, kur vasarā atdzīvojas, šeit notiek festivāli, tīpaši pie jūras. Arī tur ir pieejams dažādas aktivitātes, pat kā cilvēki pastaigājas, bauda strūklakus, taču ziemā tas viss apklust. Un vēl tāda nospiedoša atmosfēra. Un tāpēc man radās ideja par to, ka arī ziemā pat kā varētu ienest sauli un vasaru. Šeit varētu izveidot tādu kā tropu kafejnīcu. Tā būtu īpaša un unikāla. Vēl radās ideja par tādu kā siltumnīcu, kur audzēt augļus, citrus, kafejnīcas vajadzībām. Un vai tu esi padomājis, kurā vietā tieši varētu atrasties šī kafejnīca pie jūras parkā? Kā es zināms, tur vasarā ir tāda kā Liedabas kafejnīca, tad varbūt tā vieta jau ir tāda kā pierasta, tad apmēram droši vien turpat, lai cilvēkiem nebūtu tāda kā, lai tas būtu jau nedaudz pēc piereduma viņam tur iet. Jā, kā tev šķiet, kas būtu mērķa grupa tieši šai kafejnīcai? Vairāk tie būtu vietējie iedzīvotāji, jo ziemā tomēr turisti ir mazāk. Man šķiet, ka tā būtu ļoti pateicīga vieta tieši šādas kafejnīcas izveidēji, tādēļ, kā vecāki sēžot pie galdiņiem, tur patās, tādas, kas ir ne pavisam maziņi bērniņi, jā, bet tādi, kas jau varbūt 1. klasīte, 2. klasīte, tad sēžot pa logu varētu to bērnu redzēt, kā viņš rotaļājās. Un es domāju, ka arī tiešām var padomāt vairāk par bērnu auditoriju, jo ir ļoti pieprasītas dzimšanas dienu organizēšanas bērniem, un tas jau notiek pat restorānos. Jā, bet tāda tīri vide, kur būtu bērniem, Liepājā tiešām nav. Jā, domāju, tas būtu piemērots sasaistīt to, ka tas būtu tā ļoti tuvu dabai, bet domāju, tā būtu vieta, kur noorganizēt pasākumus. Jā, bet tad gan ar 15,000 būtu pa maz, jo tur ēkas nav. Tad vajadzētu meklēt jaunas sponsorus. Jā. Labi, paldies, mums ļoti patika tava ideja uz tikšanos realizācijā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka arī Vaņodas vietēji iedzīvotāji ir ieradušies uz šo koncertu. Šis koncerts notiek Eiropas sociālā fonda projekta ietveros. Un šī projekta ietveros ir bijusi faktiski Latvijā vēl nebijusi sadarbība. Projekta ietveros sadarbojās Liepājas mākslas vidusskola, Jaņa Rozentāļa Rīgas mākslas vidusskola, Emīņa Melgaļa Liepājas mūzikas vidusskola un Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola. Un visi šīs nedēļas garumā audzēkņi kopā gan muzicēja, gan zīmēja, gan gleznoja, gan viņiem bija sociālo un komunikatīvo prasmu pilnveidi, bija darba interviju, spekulācijas, gan bija dažādi testi. Un arī visu šīs nedēļas garumā tāpa šī izstāde, ko jūs vēlāk vēl pārējie pēc koncerta varēsiet apskatīties, un tāpa arī šodienas koncerts. Un pirmais būs Johana Pakeldela skaņdarbs Kanons.
Tērpie var arī palikt muzejā. Jūs nevarat nodot, ja? Kuram taisnāk vēl? Nē, kurš šodien tas vakarā? Filtrais ūdens ir šita te fonda. Iedod. Prātīgi rotīgi izmērēsiet. Ja iespējams, ka jūs kaut ko par tēru neredzēsiet. Jo man laikā virskt vajadzēs pēc tās lāķēšanas. Vēl neiznes vēl vairāk. Zin kā, viņa gāra, un tad stundi ir Šī ir dēļ. Vēl uzmāk. Jā. O! To vajag būt. Nāksies. Višu tā. Tu ārā? Ja nevajag. Nu jā. Tur vēl daudz pēc jaunību. Jā. Viņai vajadzētu tā kā taisi, un tās tu Vai vēl cauri. Tā nevar, ja? Sliedzi jau. Nu, te neiet. Jā. Tagad te neiet. Izmēro sev nokļūdīgās. Tā ir virklīt. Cik tālu var te stūri? Cik tālu? Nāk ārā. Nāk ārā. Varbūt tā. Cik iespējams? Cik iespējams? You can love and understands me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. Un mums ir tāda mūsu tāda instrumentāla un vokāla instrumentālā džēza kamermūzikas bloka. Mēs gribētu noslēgt ar brīnišķīgu melodiju par pasauli, par mīlestību, par to, ka mēs ticam, ka tas viss būs labāk nekā tagad. Un tāpēc es aicinu uz skatuves Lienu Sofiju Atvaru, lai viņi nodziedātu brīnišķīgu dziesmu What a Wonderful World. Lūdzu! I see trees in green, red roses too. I see them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. Ja pirmajā daļā mūs spēlēja Dediņa, tie bija tādi lēni lirisku skaņdarbi, tad mēs tagad pārmaiņas pēc paņēmām tikai tādus mazliet paņēmām tādus mazliet žirgtāks. Es ar to meiteni parunāšu pēc tā. Vienkārši netika tā, ziniet, publikas priekšā tā stāstīt visu, ko es par viņu domāju, bet tur bija skaisti dzied, un tur nu neko nevar darīt. Es gribu lielu paldies teikt visiem organizētājiem un ļoti lielu paldies visiem, kas ir atbraukuši uz nometni un, protams, meitenēm par atsaucību, par
darbu, ko viņi ir izdarījuši. Un paldies, protams, Raimondam un Emīlam, kas mums arī palīdzēs. Bīdījām, un paldies ierītāji, paldies Sandai, direktoriem, protams, un visiem daudziem bērniem, vecākiem, kur bija ļoti pacientīgi un līdzjūtīgi. Es domāju, ka nevajag skaidrot, ka tas ir palikt bišķi pārpus stundām, bišķi vairāk, un viss tas rezultāts tomēr redzams ir. Un es kaut kā nākamgad atkal nē, noteikti nākamgad arī vajadzēja šis pasākums, vai dzirdēt atbalstu šobrīd. Un jā, un es, protams, gribu pateikt, protams, es jau pateicu ierītēji, paldies visiem pārējiem, es arī gribu, protams, tie cilvēki, kas man palīdz ļoti ilgi, tas ir lieliski.